Jau 23. gadu Vaboles parka laukumā notika tradicionālais vasarasvētku sadances, kurā piedalījās rekordliels deju kolektīvu skaits, tostarp no kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas. Novada skolēnu deju kolektīvu izdejoja Antras Dombrovskas un Ivetas Skrindas iestudēto programmu Uzceliņa dance griezu. Sadancī piedalījās deju kolektīvi no Špoģu un Vaboles vidusskolas, Kalupes, Lāču, Nīdzgals un Meduma pamatskolām. Daugavpils novada vidējās paaudzes un senioru kolektīvi pārstāvēja Līksnes, Maļinovas, Meduma, Naujienas, Nīdzgals, Sventis, Vaboles pagastus un Daugavpils novada kultūras centru. Vieskolektīvi bija ieradušies no tuvākiem un tālākiem novadiem. Dejotāji bija mērojuši ceļu no Garkalnes, Ilūkstes, Lubānas, Ogres novada, Daugavpils un Rīgas. Lietuvu pārstāvēja Zarasu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs Ežerelis un sieviešu tautas deju kolektīvs Nūstaku no Otepes pašvaldības Igaunijā. Skatītājus priecēja arī īpašais viesis tautas deju ansamblis Gape no Rīgas, kas pēdējā dziesmu deju svētku skatē izcīnīja 4. vietu Latvijas konkurencē. Pie saviem dejotājiem vienmēr saku, ka ir jāskatās, kā dejo citi, jo mums vēl vajag augt. Mēs esam jauniešu kolektīvs, un kā nekāpēc 2 gadi ir lielā skate un ļoti gribas tikt uz to Rīgu. Un tad mums jāmācās, protams. Ar pozitīvām emocijām dalījās arī senioru kolektīvu dejotāji. Pirmie sviedri ir iznākuši, bet mēs labprāt nodejot vēl 2 dejas, bet diemžēl programmā ir tikai 27 iespējas, un mums deva 2 no viņām. Jūs jau esat izmantojuši abas iespējas? Abas izmantojam, bet mēs vēl labprāt atkārtot. Un kā jūs uzņēma publika? Lieliski. Man liekas, ka viņi bija stāvā sajūsmā tāpat kā mēs par viņiem. Vai jūs pirmoreiz esat šajā sadancī Vabolē? Viennozīmīgi pirmoreiz. Un kā jums patīk? Ļoti. Es pirmoreiz esmu šajā pusē un, protams, kad atrasties šeit un būt starp šo kolektīviem ir ļoti iespaidīgi. Un praktiski tas jau ir mūsu dzīvesveids jau, ja, kurš palīdz pārvarēt, arī, ja ir dzīvē kāds grūtības un vispār atraisīties, bet arī jādomā līdzi, ko dari uz skatuves, nedrīkst uz skatuves aizmirsties, jābūt nopietnākam. Rekords ir tas dalībnieku skaita ziņā, bet tas nenozīmē, ka arī tad, kad nebija tik daudz dejotāju, ka tas būtu kāds netik labs sadans, jo vienkārši laikam mums būtu jāmēra nevis tie dalībnieki, bet skatītāju dejas mīlestība. Un, tās Vabolē netrūks, jo es domāju, ka tas ir redzams no kuplā apmeklētāju skaita. Un kā vienmēr mums atkal ir dieviņš stāvējis klāt un atkal ir brīnišķīgs laiks. Un es ceru, ka šodien labi jūtas gan dejotāji, gan skatītāji, jo Vabolē tautas deju mīl un Vabolē tautas deja ir stipras tradīcijas.